Heikena Kenedija un Aleksandrs Šakalovs. Pēc īsās dēļas viņi ir 15. Cet air qui sait tout par cœur. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Arī pietiekami interesanta kompozīcija. No šī te kompozicionārā viedokļa varētu teikt, ka mēģināja atrisināt arī tādus interpretācijas jautājumus ar individuālo elementu iekļaušanu. Redzējām, partneri izpildīja atsevišķu piruetu atliecoties, pēc tam izpildīja šo te vienapgriezienu Rydberga, tā kā palēcienu, pusizmetienā, grūti tā pateikt, pat aprakstīt. Tas netiek ieskaitīts kā kaut kas ļoti īpašs, bet katrā gadījumā vienapgrieziena elementiņus un atsevišķās piruetas arī var izmantot, lai attīstītu kaut kādu dejas ideju, akcentētu kaut kādu
momentu. Diezgan veiksmīgi viņiem tas izdevās, lai gan kopā atkal vairākas reizes mainot šo ritmu, šis tas manā skatījumā tomēr varēja pilnvērtīgāk būt attēlots. Tvizliņi, sērija gan uz vienu pusīti atpakaļā, gan uz otru pusīti uz priekšā ar izpildīt normāli. Kombinētā pirueta tāpat ar labu piruetas centrējumu, kāju maiņu, vairākām pozu maiņām, pacēliens parterī. Redzam arī partneris slid atbalstās uz partnera zābaciņiem. Tas viss ir pieļaujams un puslīdz noteikumiem atbilstoši. Internacionāls duets jau stāstīja par to iepriekšējā translācijā. Partneri ir amerikāniete, partneris gan no Ukrainas. Iepriekš viņš startēja ar citu partneri, Jelenu Teremcovu. Tiesa bez tādiem dižiem panākumiem. Un vēl viņam ir partneri bijis Olga Kīmova, ar kuru viņš ir startējis no 2005. gada līdz arī 2007. gadam pasaules čempionātos, gan vietas ir bijuši 3. desmitā. Izskatās, ar šo partneru viņam tomēr tie rezultāti ir auguši. 76 punkti. Kaut kur -1, tātad pārsniegts visticamāk laiks. Bet galvenais, ka viņiem ir labākais rezultāts. Un vismaz attiecībā pret iepriekšējās grupas dalībniekiem viņi saglabā pozīciju. Tātad viņi bija 15. Zemāk par 15. vietu viņi arī nebūs. Vairāk atcerēsimies, kā mums ir izlozes kārtība, ka tagad ļoti viegli būs sekot, ka katram pārim, kurš startē